Koncentrējoties uz visām zemes problēmām, mēs varam pazaudēt iespēju, kuru mums dod Jēzus glābšanu. Reliģijai, rituāliem nav nekas kopīgs ar Dieva valstību. Dievs mums dod zināt, kas ir debesu noslēpumi. Jēzus ir Dieva vārds, kas mums dod šo glābšanu un piedzimšanu no augšas. Visa Dieva žēlastība nāk no Jēzus, no Dieva vārda. Mums ir svarīgi zināt, kas ir Dievs. Dievs nav nekāda rituāla vai mitoloģija. Dieva vārdām piemīt dievišķa daba. Tas ir augstāk par jebkuru vārdu. Dieva vārds arī ir Dievs. Caur to mēs iepazīstam Dievu. Ceļš uz to ir šaurs, jo platais ved uz pazušanu. Dieva vārdam ir vara pār visu, pār nāvi, dzīvi un slimībām un visām pārējām lietām. Neviens cilvēks to nespēja veikt bez Dieva vārda. Tikai caur Dieva vārdu, caur Jēzu mēs nokļūstam pie Tēva. Tā ir sēkla priekš debesu valstības. Mēs cenšamies nedomāt par nāvi, bet mēs katrs to sastapsim. Neviena reliģija, neviena dievība mums nevar to sniegt, kā tikai Jēzus, kas uzvar nāvi. Tas ir noslēpums, kuru mēs spējam saprast tikai ar ticību, kuru mums atklāja Dievs. Kad mēs esam Dieva mīlestībā, mēs saņemam Dieva svētību, dziedināšanu un grēku piedošanu. Besi slēpjas no Dieva vārdu, un tie mīt tur, kur ir Dieva vārdu noliegums. Kad mēs kalpojam Dievam, besi mūs pamet, un Dieva noslēpumi slēpjas līdzībās. Kam ir ausis, tie to dzird, bet kam nav, tie to nedzird un nesaprot. Lai mēs to saprast, mums jānokļūst Dieva ģimenē, baznīcā, un jāklausās cilvēki, kas ir no Dieva, mācītāji. Dieva griba ir, lai mēs nestu gaismu pasaulē, lai tā spīd citiem cilvēkiem. Tie, kas to nedara, tie neatzīs Dieva valstību. Bet ja mūsu sirds būs tīras un labas, tad mums tiks atklāti debesu noslēpumi. Mums jāskatās, lai kāds nemēģina mūs apmānīt, lai mēs nesakotu tiem, kas pieturas pie zemes lietām un pasaulīgām, tādā veidā mūs novēršot no Dieva valstības. Tādēļ mums jāsludina, ka debesu valstība tuvojas, un Dieva vārds jātur pirmā vietā, jo tad, kad mēs nezinām patiesību, mēs nezinām, kur ir īstā uzvara par visu. Tikai ar lepnību gan mums to nesasniegt.